21. gadsimta skola. Efektīvākais veids, kā kļūt par patiesi labu skolotāju, ir dzirdēt godīgus vērtējumus no kolēģiem. Tādēļ Ventspilī jau vairākus gadus skolotāji vēro viens otra stundas un konfidenciālā sarunā apspriež, ko vajadzētu uzlabot. Savstarpējās stundu vērošana. Lienīta Zorģe ir Ventspils ģimnāzijas matemātikas un informātikas skolotāja. Vienu dienu nedēļā viņa vēro savu kolēģu darbu un iesaka, kā vēl veiksmīgāk strādāt ar skolēniem. Jā, paņēma mežs, tas ir meža balodas. Paldies! Skolotāju konsultantu galvenais uzdevums ir būt atbalstam skolotājiem dažādos jautājumos. Piemēram, informācijas tehnoloģija jēgpilnā izmantošanā, stundu plānošanā, uzdevumu atlasē. Sāra, kam tu gribi pievienot? Ceļojumi. Vēl kam, ja tev nesanāks, es palīdzēšu. Nesanāk. Es uzvilkšu tavā vietiņā. Paņēma? Paņēma. Šodien Lienīte skolotājas Ineses aicināta vērot dabas zinību stundu. Abas sadarbojas regulāri. Mans tas redzējums ir, kad skolotājs pats saskata un īstenībā uztver to veselīgi, ka viņam nāk cilvēks no malas un viņu papildina. Jo mums taču kaut kā ir jāaug un esot tikai tai savā mikrovidē, protams, ir lietas, ko mēs varbūt nemaz nezinām. Tev jāskatās, vai nav gadījumā ieslēdzies šis rīks. Tur pārslēdzies uz bultiņām un tajā brīdī viņš jau strādā, redz. Var rasties jautājums, kā konsultants matemātiķis var sniegt padomus latviešu vai dabas zinības skolotājiem. Atbilde ir, konsultants nevērtē stundas tēmu, bet gan struktūru. Kā tu saplānojies, kāpēc tu zaudē stundā laiku un kāpēc tu vispār ej stundā iekšā, vai tu atceries to galveno uzdevumu, kāds ir skolotājiem iet stundā bērnu dēļ. Kāds spēks kustina skrituļdēli, lai viņš darbotos? Ripot. Cilvēka spēks. Konsultants kā vērotājs no malas ierauga arī to, ko skolotājs pats nevienmēr pamana. Skolotāji jau pateica priekšā. Piemēram, diezgan bieži mums skolotājiem ir liekvārdības. Mēs daudz runājam un neļaujam varbūt bērniem runāt. Konsultants arī izplata veiksmīgas prakses citiem kolēģiem. Šitā ir tiem, kas netika pie tāfeles, vai ne? Man žēl, ka man neizsauc. Ir ļoti svarīgi, ka skolotājiem tiek sniegts atbalsts. Viņš vairs nejūtas viens un nenovērtēts. Aug profesijas prestižs un skolotāju pašapziņa. Mums rodas vairāk profesionālu, atvērtu un kompetentu skolotāju. 21. gadsimta skola.